ļoti izplatīts šobrīd sarunas, kad nākotnē juristi nebūs vajadzīgi, būs AI. Attiecībā uz krāpniekiem viņi darbojas ļoti filigrāni. Uzņēmumiem tiek nozagtas identitātes online, krāva pārvadājuma platformā. Cilvēkam liekas, ka viņš arī sarakstās ar to uzņēmumu, bet tajā domēnā tiek izmainīts viens burtiņš, un pirmšķietami, kad tu lasi, liekas, tas taču ir tas pats uzņēmums, bet, faktiski cilvēks jau sarakstās ar krāpnieku. Kā nesaprašanās jau vienmēr ir par naudu, kuram ir parādā. Un tad nāk gan klienti, gan pārvadātāji, gan ekspedītori, un tad katram ir sava taisnība. Pārvadātājs tiešām uzņemas ļoti lielu atbildību no brīža, kad viņš pieņem kravu pārvadāšanai, un līdz brīdim, kad viņš nodod kravu, piegādā kravu saņēmējiem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Vervo sarunu ciklā, kur mēs atklājam loģistiku tādu, kāda tā patiesībā ir. Vervo kopš 2008. gada nodrošina starptautiskos un vietējos kravu pārvadājumus ar pilnu servisu. Bet šeit mēs rādām to, kas parasti paliek aizkadros – cilvēkus, viņu lēmumus un izaicinājumus. Pirmais Latvijas loģistikas podcasts, kurā cilvēki un stāsti ir svarīgāki par cipariem. Laipni lūgti loģistika bez filtra. Dārgie skatītāji, esiet sveicināti atkal. Mēs šodien turpināsim runāt par loģistiku bez filtra, un viena no lietām, kurām mēs vēlamies mazliet filtru noņemt, ir arī juridiskie jautājumi. Tādēļ šodien man sarunbiedri ir Svetlana, juriste ar specializāciju tieši loģistikas nozarē. Svetlana, sveika! Sveiks! Ko tu darbojies, tā ir sanācis, ka no visām tām lietām, ko tu dzīvē varēji izvēlēties, tu esi izvēlējies jurisprudenci un vēl loģistikas nozarē padziļināt, specializēties tajā, kā tas notika. Kā tas ir sanācis? Es esmu juriste, es esmu biznesa jurists, darbojos profesijā jau 15 gadus. Un primāri ikdienā nodrošinu klientiem pilnu servisu juridisko atbalstu. Tad tā skaitā komerctiesībās, darba tiesībās, uzņēmumu dibināšana, restruktūrizācija, reorganizācija, likvidēšana. Un, principā, jebkāds jautājums, kas var rasties uzņēmējiem ikdienā, jebkāds juridiskais jautājums. Un ar loģistiku ir sanācis tā, ka man pēdējais mans in-house darbs ir bijis uzņēmumā Vervo. Tas bija pirms jau gandrīz 8 gadiem. Un atnākot Vervo, tur es arī apguvu to loģistikas nozari un juridisko pusi. Jā, un Vervo sākotnēji nebija patstāvīgs jurists, tāpēc sākām ar to, ka sakārtojām visu juridisko bāzi uzņēmumā, sadarbības dokumentāciju, līgumus, iekšējās procedūras, risku pārvaldību, pretenziju procesus, un tad pēc kāda laika, sapratām, ka tā bāze lielā mērā ir sakārtota, un juristam tā slodze vairs nav tik liela, ka būtu nepieciešams jurists uz pilna laika darbu. Un tad mēs vienojāmies par sadarbības formas maiņu, un es īstenoju savu sapni mērķi strādāt savā privātpraksē. Tas nozīmē, ka Vervo, varētu teikt, bija sākums, bet šobrīd tu arī palīdzi citiem uzņēmumiem. Jā, kā jurists loģistikā es esmu jau 8. gadu, un man ir ļoti daudz klienti loģistikas uzņēmumi, pēc skaitā apmēram varbūt 20 uz šo brīdi, un ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Šveicē, tā Eiropas Savienības ietvaros. Izklausās pietiekoši plaša ģeogrāfija, bet varbūt tu vari paraksturot, ko tad īsti nozīmē, vai pareizāk sakot, kāda ir īpašā specifika tieši loģistikas nozarei, domā par juridiskajiem jautājumiem, jo it kā liekas, jurists ir jurists, pareizi, likumu izlasīt māku, teiksim, līgumu sastādīt māku. Kas loģistikas nozarei ir tāds īpašs, kas ir jāapgūst? Pateicoties tam, ka esmu strādājusi tieši loģistikas uzņēmumā, es izjūtu to
iekšiņu, un tādā veidā izveidojusies arī intuīcija un sapratne par tiem procesiem, kas tur notiek. Protams, likumus mēs visi mākam izlasīt, un līgumus visi juristi droši vien mācās sastādīt, bet šeit tā specifika ir, ka loģistikā viss notiek diezgan strauji, visu vajag vakar. Loģistikas menedžeri strādā, manuprāt, 24/7. Un situācijas rodas šobrīd ir, nākamajā brīdī nav, pēc tam atkal ir, un tad, kad ir vajadzīgs risinājums, viņš ir vajadzīgs uzreiz. Un ir jāspēj reaģēt ātri, un situācijas ir ļoti dažādas, katra ar savām niansēm. Liekas, kravas bojājums. Nākamā arī kravas bojājums, bet tās ir varbūt diezgan atšķirīgas situācijas ar savām niansēm. Līdz ar to tā iepriekšējā pieredze un sapratne par to, kā tas process notiek, protams, palīdz krietni labāk risināt šīs situācijas. Tieši tā, varbūt tu vari paraksturot tās varbūt tipiskāko tādu situāciju paketi. Kāda no juridiskā viedokļa parasti rodas loģistikā, vai ar ko tev kā loģistikas jomā specializējušam juristam ir jāstrādā ikdienā? Tu domā jau, kad strīds ir sācies? Pat vēl nekad strīds ir sācies, bet, teiksim, kas ir tie jautājumi, kas ir redzes lokā? Viens tu minēji, piemēram, kravu bojājumu, ja ir potenciāli, ka tādi radīsies. Tas varētu būt tā kā viens tāds virziens. Kas ir vēl pārējās lietas? Tā tipiskā situācija ir tāda, kad loģistika ir ļoti strauja un dinamiska joma, un loģistikas speciālisti bieži vien strādā režīmā, gan jau viss būs labi, sēž uz WhatsApp sarakstiem, nesaslēdz līgumus kārtīgi, un ja process norit gludi, un krāvā tiek iekrauta, aizvesta, izkrauta bez nekādām problēmām, viss ir ļoti labi. Ko līdz kaut kur peld ārā kaut kādi riski momenti, vai ir kāds bojājums vai piegādes kavējums, tad mums peld ārā visas problēmas, kad mēs saprotam, ka nav līdz galam skaidrs, par ko ir bijusi vienošanās. WhatsApp saraksti, tas, protams, ir pierādījums, bet bieži vien tas notiek steigā, un tur nav atspoguļotas visas nianses, un to saraksti arī var interpretēt dažādi. Un nav skaidrs, kurā brīdī kas kam jādara, un šeit jau rodas tā kā, pirmās rīvēšanās. Ja? Un tad, kad notiek, piemēram, tas pats klasiskais kravas bojājums, tad vēl viena žanra klasika ir, kad CMR pazīmē kravas saņēmējs neieraksta atzīmi par kravas bojājumu. Un tad mums juridiski instrumenti risināt to lietu ir krietni mazāk nekā viņiem vajadzētu būt. Tas nozīmē, ka tātad paļauties uz WhatsApp saraksti var tad, ja viss iet gludi, ja? Bet kaut kādā brīdī jau kaut kas tomēr atgadās, pareizi? Protams. Kas ir trakākās lietas, kas tavā darbā ir atgadījušās tavā praksē? Pazudušas kravas. Tas ir tā? Nav? Jā. Labi, stāsti. var neminēt, nezinu, valstis, neminēt konkrētus tur pārvadātājus, bet kāds ir tā krava pazūd, tad viņi izbrauc no punkta A, viņai ir jāierodās punktā B. Punktā B viņa neierodas. Labi, kas notiek, kādas tad tiek darbības veiktas? Zini, ka mūsdienās ļoti aktīvi uzdarbojas krāpnieki. Šādi krāpnieki ir arī loģistikas nozarē, diemžēl. Un tie veidi ir dažādi, kā viņi darbojas, bet manā praksē pēdējo pāris gadu laikā ir bijuši 4 gadījumi. Manuprāt, tas ir daudz. Vai šīs krāvas izdodas atrast pēc tam? Policija strādā šobrīd. Ir jautājums ne tikai par to, vai šo kravu izdodas atrast, bet arī slēdzot katru darījumu, ir jādomā par savu atbildību
kas atbildēs, ja krāva tiks bojāta, pazudīs, tur piegādes nokavējums vai vēl kaut kas. Attiecībā uz krāpniekiem viņi darbojas ļoti filigrāni. Viens veids ir, kad uzņēmumiem tiek nozagtas identitātes online. Piemēram, krāva pārvadājuma platformā pazīstams loģistikas uzņēmums ar pazīstamu nosaukumu, un varbūt cilvēkam liekas, ka viņš arī sarakstās ar to uzņēmumu, bet, ja ieskatās vērīgi, tad e-pasta domēnā, kad ir e-pasta, tur vārds, domēns un .com, tad tajā domēnā tiek izmainīts viens burtiņš, un pirmšķietami, kad tu lasi, liekas, tas taču ir tas pats uzņēmums, bet, faktiski cilvēks jau sarakstās ar krāpnieku. Tas nozīmē, ka tādi krāpnieki uzdodas patiesībā par Jā. reāliem uzņēmumiem un piedāvā aizvest kādu krāvu. Piedāvā aizvest krāvas, jā. Kas ir tas, kā viņi ievilina reāli tos klientus, uz ko viņi spēlē? Es nezinu, uz lētu cenu, uz ātru piegādi, uz... Tas var būt arī lētas cenas un arī tādas labas ātras piegādes jautājums, jo, kā jau tu zini, bieži vien loģistikas speciālistiem tās mašīnas ir vajadzīgas steidzami, un tad tā saruna tā kā raiti notiek un notiek tā, kā tam potenciālajam klientam vajag, jā, un notiek tādi gadījumi. Šitas izklausās diezgan sāpīgi, ja tā notiek. Jā, un kāds ir tās sekas reālās arī pēc ne tam? tikai identitātes piesavināšanās, ir arī uzņēmumi, kas reāli uzņēmumi, kas darbojas tirgu kaut kādu ilgāku laiku, bet kā vēlāk noskaidrojas, tiem uzņēmumiem nesen mainījās īpašnieki, tie uzņēmumi tiek pārpirkti, un patiesībā, pāris mēnešus no savas dzīves tie cilvēki kaut ko dara legāli, viņi tiešām nodarbojas ar kravu pārvadājumiem un paprasot atsauksmes, piemēram, par viņu darbu ar atsauksmēm, viss ir kārtībā. Bet patiesībā viņi gaida to savu lielo ķērienu un tās kravas, kas ir alkohols, tabakas izstrādājumi, kosmētika, kravas, kur ir liela vērtība. Jā, un tad sagaida un pazūd. Šis ir interesanti, jo alkohols un tabaka ir tikai skaidrs, vai ne, bet kosmētika. Arī kosmētika, jā. Nesen vienam manam klientam liels uzņēmums ar sakārtotiem procesiem, apgrozījums virs 30 miljoniem gadā. Tieši šāds te gadījums, kad nozagta kosmētikas krava. Jā. Ko tu jau minēji, jā, protams, ka tad ir jāiesaista, protams, policija, bet varbūt tu vari pastāstīt par tiem soļiem, tiešām kā nenonāk. Šis varbūt Soļi tiešām bija pirms. ekstrēms gadījums, kad jau tiešām ir notikusi kaut kāda apzināta krāpniecība, bet kas vēl var notikt? Viens ir, ko tu minēji jau, tātad krāva var tikt sabojāta tajā procesā, vai ne? Un tad droši vien ir svarīgi, ka tas ir ne tikai WhatsAppā, tur vispār nekas nav pateikts par to, kas tad notiks, ja tā krāva tiks sabojāta, bet tas ir kaut kur fiksēts. Tad kādi soļi būtu jāveic, lai tomēr sev kaut kā pasargātu no tām? Tātad pirms mēs slēdzam darījumu, obligāti ir jāpārbauda savi sadarbības partneri. Un, ja mēs strādājam ar pārvadātāju, īpaši tādu, kuru mēs nepazīstam, vai strādājam ar viņu pirmo reizi, tad pārbaudam tā uzņēmumu reģistrāciju, vai nav pēdējā laikā notikusi īpašnieku maiņa, paprasām atsauksmes no viņu sadarbības partneriem, izčakojam kravu pārvadājumu platformas, kas tur ir atsauksmēs. Un noteikti ir jāpārliecinās par CMR apdrošināšanas esamību. Bieži vien, ne bieži vien, bet gadās diezgan regulāri, ka tiek atsūtīta CMR apdrošināšanas polise, bet tas var būt viltojums. Līdz ar to, lai pasargātu sevi turpmāk, arī civiltiesiski, tā skaitā nozaudējuma atlīdzības, ir jāizdara visas nepieciešamās darbības pirms tam, un tā skaitā ir ieteicams sazināties ar pašu apdrošināšanas kompāniju un uzjautāt, vai tā polise tiešām ir spēkā.
Tad atkal jāpārliecinās par to, vai viss ir ne Jā. tikai vai dokumenti ir, bet vai patiesībā tie ir īsti, ja tā var Jā, teikt. Varbūt tu ieskicēji, jo tu divus vārdus pieminēji, tādu vārdu sakam CMR. Un jā. ir droši vien cilvēki, kas šo tagad klausās un skatās, kas absolūti zina, kas ir CMR, bet ir tādi, kas Mhm. likās, kas tas ir. Vai Mhm. tu vari pavisam īsi pateikt, kas tad ir CMR un kādēļ tas ir tik svarīgs dokuments visā kravu pārvadājuma procesā? Jā, CMR pavadzīme ir galvenais kravas pavaddokuments, kurā tiek norādīts kravas nosūtītājs, kravas saņēmējs, kravas izkraušanas adrese, kravas pārvadātājs un pati krava tieši, kas tieši ir kravā, apjoms, palešu skaits, svars. Tāda ID karte, pase varētu teikt, jā. Pirmo reizi dzirdu šādu apzīmējumu, bet, tas tāds Ar visu informāciju. galvenais, dokuments. Skaidrs, tad ļoti svarīgi, ka šis dokuments pirmkārt ir, vai ne? Mhm. Un otrkārt, ka tajā tiek tiešām fiksētas visas šīs lietas, kā jau tu arī minēji, kas kaut kādos brīžos var arī nenotikt. Diemžēl nenotiek diezgan bieži. Un tas, ka tiek kravas bojātas loģistikā pārvadājuma laikā, tas ir, manuprāt, tā ir normāla parādība. Varbūt man tā ir normāla parādība, jo es ar to ikdienā strādāju. Tās visas lietas, protams, ir izcināmas, taču bieži vien pie kravas bojājuma vai daļēji zaudējuma netiek veiktas attiecīgas atzīmes CMR pazīmē, un pēc piemērojumiem normatīviem aktiem kravas skaitās pieņemta tādā stāvoklī, kādā tas ir atzīmēts un nofiksēts CMR pavadzīmē. Respektīvi, ja uz papīra nav iebildumu, tad par ko mēs runājam? Tad pēc tam ir sarežģīti. Jā. Cik lielā mērā ir sarežģīti vai tieši otrādi nav sarežģīti, tev kā loģistikas nozares juristei, tas, ka tomēr tas ir startautisks bizness un ir jārēķinās, labi, ir Eiropas Savienības ietvaros, ir kaut kādas vienotās vadlīnijas un normatīvi, bet vienlaicīgi tomēr katrā valstī ir kaut kāda sava specifika, sava likumdošana, sava tiesu sistēma, normatīvi akti un tā tālāk. Kā ir strādāt tādā starptautiskā vidē, kur iespējams arī tomēr ir citi pasaules reģioni, kur tie spēles noteikumi ir absolūti savādāk nekā Eiropā? Starptautiskiem pārvadājumiem tiek piemērotas starptautiskās konvencijas. Ja mēs avio pārvadājumiem savas, dzelzceļam savas, jūras pārvadājumiem savas un auto pārvadājumiem ir CMR konvencija. Līdz ar to tas ir vienojošie normatīvie akti, kas tā kā tiek piemēroti strīdam attiecīgam, kas radies pārvadājuma laikā. Pārējais jau, protams, katras valsts normatīvie akti, ja mēs runājam par zaudējumu atlīdzību vai citiem juridiskiem jautājumiem, tad mēs skatāmies, kurā valstī mēs to risinām, kuras valsts tiesību normas mēs piemērojam, un tad attiecīgi arī domājam, ko darīt. Taču manā praksē šobrīd līdz šim man tas nav radījis nekādas problēmas. Es 8 gadus šādi strādāju, un man pilnīgi liekas viss saprotami un sarežģījums nesagādā. Protams, šeit tad ir nepieciešama attiecīgās valsts juristu konsultācija par viņu normatīvo aktu regulējumu kaut kādos jautājumos, bet man ir plašs sadarbības partneru tīkls, man ir sadarbības partneri juristi Polijā, Lietuvā, un līdz ar to mēs sakomunicējam un palīdzam. Galvenais jau klientam lietu sakārtot. Klientam absolūti neinteresē, vai Sveta zina, kā tur Lietuvā vai Polijā dara to un to. Nekas nav neiespējams, visu ir iespējams sakārtot.
strādāt vajag. Vajag strādāt noteikti. To arī Vervo dara visu laiku, un noteikti arī citi kravu pārvadātāji. Bet tu arī minēji, tev tas klientu lokus ir, tomēr ir tādu plašu geogrāfiju diezgan Baltijas valsts, Polija, tu arī minēji Šveici. Kā tu tiec pie šiem klientiem šajās valstīs? Kā viņi tev atrod? Loģistikas jomā pārsvarā klienti atrod mani paši. Jo acīm redzot, tas laiks, kad es darbojos šajā nozarē, ir devis kaut kādu atpazīstamību, jo man es zinu, ka mani iesaka mani klienti tālāk, ja viņiem kāds pajautā, un tā ir izveidojies mans klientu lokus. Un šobrīd tu nosauci, man liekas, ja es pareizi atceros, tad vismaz 5 valstis, ja? 5 plus. Jā. Latvija, Lietuva, Polija, Igaunija, Šveice. Jā. Ar kuru valstu klientiem ir patīkamāk strādāt? Tas varbūt tāds ļoti subjektīvs jautājums, bet tomēr katram droši vien ir kaut kāda specifika. Vai tu esi saskārusies ar kaut ko tādu? Zinu, man ar mūsējiem droši vien ir visforšāk strādāt. Jā, ar Latvijas klientiem. Principā man nav problēma strādāt ne ar vienu vispār klientu. Es ļoti viegli sakomunicēju, man ir viegli runāt ar nepazīstamiem cilvēkiem. Ja man ir mērķis sakārtot lietu, man vajag sazvanīt to un to, sarunāt to un to, man nav nekāda problēma vispār. Bet mājās, protams, mēs runājam latviski, mums nav valodas, teiksim, kaut kādas, jo ikdienā es komunicēju gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodā, atkarībā no tā, kādā valodā runā tā otra puse, un citreiz uz dienas beigām tā, kad es atnāku mājās un runāju 3 valodu miksā. Lūk, bet tā man ir ierasta vide un neredzu tur nekādu problēmu. Tātad, jā, tas loģistika kopumā ir startautisks bizness, vai ne? Un ir jārunā droši vien dažādās valodās un tajās valodās, kurās vajag. Tas ir svarīgi. Jā, runājot vēl par tādām strīdus situācijām, kas ir vēl tie strīdus iemesli, ko tu redzi jau savā darbā, kur jau iespējams varbūt pārvadātāji atnāk pie tevis? Un saka, reku, man te kašķis ir kaut kāds ar to klientu, vai ne? Vai varbūt, ka klients arī nāk pie tevis un saka, man šitas pārvadātājs, reku, te ir uzmetis un kaut ko tur ne tā izdarījis. Paraksturo, kas ir tie gadījumi un kas ir tie strīdus iemesli visbiežāk? Nesaprašanās, kur veidojās. Kā nesaprašanās, jā, vienmēr ir par naudu, kurš cik kuram ir parādā. Un tad nāk gan klienti, gan pārvadātāji, gan ekspedītori, un tad katram ir sava taisnība. Un katrs grib arī panākt strīdā to savu taisnību. Taču tad, kad mēs skatāmies, kas ir rakstīts līgumos, sarakstēs, dokumentos, tad arī mēs pēc tā vadamies. Un nevienmēr var būt tā, kad, ja man kāds stāsta, ka tas ir pārvadātājs sliktais, ir sabojājis man kravu, nevienmēr pārvadātājs ir tiešām sabojājis to kravu, jo mēdz būt dažādi faktori un situācijas un apstākļi, ka tam pārvadātājs nemaz nav atbildīgs par to, pieņemsim, kravas bojājumu, kas ir noticies. Un tad atbildība ir jāuzņemās beigās iespējams pašam klientam. Ļoti iespējams, jo pārvadātājs tiešām uzņemas ļoti lielu atbildību no brīža, kad viņš pieņem kravu pārvadāšanai un līdz brīdim, kad viņš nodod kravu, piegādā kravu saņēmējiem. Taču normatīvie akti nosaka vairākus gadījumus, kad pārvadātājs ir atbrīvojams no atbildības un kas ir, ja viņš nav iekrāvis, nav izkrāvis kravu, ja kravai ir dabiskās īpašības, kas
Kā rezultātā krava var sabojāties. Ja krava ir nepietiekami iepakota vai iepakojums ir nepiemērots attiecīgajam pārvadājuma veidam, tad tādā gadījumā ļoti liela varbūtība, ka tas pārvadātais nemaz nav atbildīgs par to bojājumu. Jā, un tad, un ja ir šāds strīds vai nesaprašanās, tad tu vari palīdzēt Protams, jā. norientēties un saprast. Protams, jā. Kā ir, vai teiksim, vai tev kā juristei, kas sniedz pakalpojumu, vai tavs uzdevums vienmēr ir nostāties klienta pusē, pie tā pusē, kas pie tevis ir atnācis, vai Oi, tomēr... Vili, paldies tev par jautājumu. Šis ir noteikti ļoti grūts jautājums, bet kā tas ir, jo tu tomēr arī, tu taču arī strādā kaut kādu principu un varētu teikt, kaut kādas juridiskās taisnības vadīta, vai ne? Cik tas ir vienkārši? Protams, ja pie manis nāk klients un lūdz palīdzību, man jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas mazinātu klienta atbildību potenciālo un veiksmīgi priekš savu klienta sakārtotu lietu, bet juristi nav dievi. Un, ja tajā konkrētajā situācijā ir kaut kāds apstākļu kopums, kur tomēr tā atbildība ir jāuzņemās, tad ir tā kā ir, bet, protams, mēs varam efektīvi vadīt procesu un risināt to strīdu un veikt pārunas un tādā veidā mazināt tās negatīvās sekas. Vai tev ir bieži arī nācies klientam paskaidrot, varbūt, ka tomēr, kur ir tā viņa atbildības daļa un ka tomēr, ka šī ir tā sadaļa, kur, tev vienkārši ir jāuzņemās atbildība, jo tu tur, Protams, kā saka, tautsvalda uztaisīja lāžu vienkārši un tev ir. Ļoti bieži, jā. Un ko klienti saka tad? Es nevaru vārds vārdā. Vārds vārdā nevajag, bet idejiski. Jo tad vajadzēs likt pī. To mēs varam. Mums tepat tāds ir izstrādāts princips, ja kāds sāk teikt vārdus, kuriem jāliek pī, tad mēs liekam fūris tā kā arī pīpināmo signālu virsū. Jā. Kaut gan nav neviens visi nāk un saka, ka viņi runās iespējams necenzētiem vārdiem uz brīdini, bet neviens tā arī nerunā. Ok, es arī centīšos atgriežoties pie tava jautājuma. Šajā ziņā tomēr klienti man ir dažādi. Ir tādi, kas apzinās, ja tautas valodā runājot, ir pieļauta tā lāža, ja, un viņi apzinās to un pieņem to un arī uzņemās atbildību par to, jo primāri ir tas uzdevums saglabāt attiecības ar klientiem un sniegt labu servisu. Ja? Bet dažreiz ir arī tādi klienti, kas tā kā līdz galam tomēr nepiekrīt un izvairās no atbildības, bet man, paldies Dievam, tādu nav daudz. Jo tā ir arī droši vien tāda ļoti, ļoti svarīga nianse, ka patiesībā arī mēģināt parādīt, arī objektīvi, kāda tā situācija ir, iepazīstoties ar to. Protams, jo tas ir tikai viens case, bet sadarbība, tas mērķis jau ir turpināt, mums visiem ir mērķis turpināt sadarbību ar saviem klientiem, un loģistikas nozarē tā skaitā, protams, tāpēc, ja tiešām ir pamats, tad labāk ir uzņemties atbildību, atvainoties par situāciju un turpināt darbu. Jā, mēs jau nonācām pie ļoti interesantas tēmas. Kādi tad ir tie scenāriji, kā tās nesaprašanās var risināt? Varbūt ieskicē. Kas ir vienkāršākie scenāriji un kas jau ir tādi scenāriji, kur jau ir, varbūt sarežģīti un velkās gadiem, gan jau tāda arī ir? Vienojas par risinājumu, nostiprina to rakstisku vienošanās, kompensē, kuram tādā situācijā, kurš atbildīgs kompensē zaudējumus un turpina sadarboties ar sapratnī, kad šajā nozarē tas tā var būt. Piedod, vai tas bieži nonāk, vai, teiksim, bieži tad, kad klienti atnāk pie tevis, vai jūs bieži tiešām tiekat uzreiz līdz tādam konstruktīvam risinājumam, kur abas puses ir gatavas
Manā praksē, paldies Dievam, jā. Jo man vispār ir tas mans pieejams ir strādāt preventīvi un jau iepriekš novērst problēmas, kas varētu rasties. Un līdz ar to vēlāk ir vieglāk. Ja kaut kas gadās, tad mums ir juridiski instrumenti un kaut kādi mehānismi, kā to lietu risināt. Taču, diemžēl, dažreiz gadās tā, ka sākas arī negatīvais scenārijs. Pieņemsim, ja tur kaut kas, es nezinu, pa ceļam mašīna kaut kur kavējas un kaut kas kaut kur notiek, un tad sākas emocionālas sarakstes gan WhatsAppos, gan e-pastos ar visiem sulīgajiem vārdiem, un tad situācija eskalējas, un katra puse nostājas savā pozā, un tad neviena ne otra puse negrib nākt pretī un risināt to situāciju. Bet patiesībā varbūt sākumā pietiktu ar vienu konstruktīvu e-pastu, un tā lieta varētu aiziet savādāk. Un kas varbūt ir tas trakākais scenārijs, kā to strīdu var beigt, vai kā viņu nevajadzētu nekad beigt, tavs ieteikums? Manuprāt, to strīdu tomēr vajadzētu risināt sarunu procesā un vienoties, kā nevajadzētu beigt. Protams, vienmēr ir opcija tiesāties, bet, manuprāt, tas nav tas foršākais scenārijs, jo tas ir ilgi, tas ir dārgi, emocionāli nekomfortabli, un tas arī, tā kā ļoti mazina turpmākās sadarbības iespējas. Lūk, līdz ar to, manuprāt, efektīvāk tomēr ir vienoties un varbūt kaut kur vienai pusē piekāpties, otrai pusē piekāpties, un tad pēc tam arī tas gandarījums par to abām pusēm ir krietni lielāks nekā tas emocionālais tāds, fons no tiesas. Mēs te vienā epizodē runājām, ka tas, kas pasaulē šobrīd esot vajadzīgs, ir miers un mīlestība. To varētu attiecināt arī uz strīdiem biznesā? Jā. Noteikti, vai ne? Jo visticamāk, tur, kur ir miers un tur, kur var vienoties par kaut ko, droši vien tas bizness arī veicās daudz labāk nekā tad, ja mēs sev ievelkam kaut kādos ļoti sarežģītos, visticamāk starptautiskos, ilgos tiesu procesos, dārgos. Jā, redz, kā ir. Manuprāt, ir labāk uzreiz piesaistīt kompetentu cilvēku, kas var palīdzēt sakārtot šo, jo man nesen bija viena lieta, kuras klients vērsās pie manīm diezgan novēloti, jo pēc nedēļas mums iestājas noilgums lietā, kad prasības vairs celt tā kā nevar, bet viņi sākumā bija aizgājuši to nepareizo ceļu, bija aizgājuši pie pārvadātāja, bet patiesībā tur atbildība bija jāuzņemas nosūtītājam. Un līdz ar to tas viss ievilkās un rezultāts nekāds. Un patiesībā varbūt cilvēki domā, ka, ja jau te ir piesaistīts jurists, tad tas ir kara pieteikums, bet patiesībā praksē tā nemaz nav, jo jurists var palīdzēt tieši uzreiz efektīvi noteikti atbildīgās puses un vadīt to strīda risinājumu procesu tā, ka tas viss notiek ātri un puses var vienoties pirmstiesas procesā. Tu pieminēji arī tādu lietu, viens ir tā juridiskā puse un tas, kas ir fiksēts dokumentos, un otrs ir emocionālā puse, kas parādās tajā brīdī. Ja tu teici arī, ļoti daudz emociju ir, un tas droši vien ir ne tikai loģistikas jomā, bet kopumā, tad, kad ir kādi strīdi un potenciālai konflikti.
cik tev ir vienkārši šīs lietas nošķirt, vai pareizāk sakot, kā tu norentējies tajā visā, nu, kas tiešām ir emocijas un kas patiesībā ir fakti, un kur varbūt arī kaut kādā brīdī tas, kas varbūt ir tajās emocionālajās sarakstēs, arī kļūst par faktu, lai tomēr kaut kādu savu taisnību, vai pareizāk sakot, nevis savu taisnību pierādīts, izklausās tā ļoti merkantīli, ja, bet lai, nu, patiesībā arī, ka tas kļūst par faktu tajā lietā. Tad, kad es skatu lietu, es tās emocijas, es redzu, nu, nevajadzēja viņiem šeit tā rakstīt, nu, te pakarstu. Bet tas jau man neietekmē to lietas risinājumu. Es, protams, tās visas sarakstas skatu cauri, bet tikai, nu, ar tādu mērķi, ka es tur meklēju, kā aizķerties un meklēju kaut kādus apstākļu apstiprinājumus vai kaut kādas vienošanās, par ko tad puses ir vienojušās. Tās emocijas es strādājot ar dokumentiem un ar sarakstiem, es viņus laižu gar ausīm, bet ja mēs kad mēs nonākam līdz sarunām, tad, protams, es esmu tas cilvēks šo strīdu risināšanas procesā, nu, kas tā kā kontrolē abas puses uz tām emociju izpaušanām, jo man vajag panākt risinājumu. Un bieži vien es arī eju pārstāvēt klientu pati uz pilnvarojumu pamatu un runāju klienta vārdā. Jā, par šo ļoti interesanti. Kā ir, vai tajā gadījumā tu ierodies kā klienta pilnvarotais jurists, uzzīmē, tu pārstāvi klientu, vai tu bieži vien nedabū to pašu visu, kas ir tur jau bijis kaut kur, un tev tas patiesībā nav tagad, nu, kaut kā jāamortizē, jākumulē, vai kā tas notiek? Nu, ir gadījies. Jurists arī ir tikai cilvēks, un brīžiem ir foršas dienas, brīžiem netik foršas dienas. Protams, man darbā, nu, darba dienās ir diezgan augsts stresa līmenis, un man ir savi rituāli, prakses, kā es ar to tieku galā un kā es to visu... Nu, kā nesajūgt prātā no tā visa, jā. Nu, padalies ar kādu vismaz no tām praksēm. Jā, tiešām, jo tas, man liekas, ir ļoti, ļoti svarīgi. Piemēram, moderatoriem arī ir diezgan augsts stresa līmenis ikdienā darbā. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, ka ir kaut kāds, nu, tas veids, nu, kā mēs varam tā kā palikt, nu... Adekvāti. Adekvāti, kā mēs sakām, resursā savā, vai ne? Nu, ko tu izmanto? Tu varbūt kaut ko vienkārši padalies, ar ko tu gribi padalīties ar pārējiem. Nu, pirmkārt, man ir tās savs rīta rituāls. Man ir, es pamostos viegla vingrošana un obligāti augsta duša. Un vajag 15 minūtes pasēdēt ar lielu kafijas krūzi rokās. Un tā tad, kad tas viss ir izdarīts, tad man ir enerģija un es esmu gatava doties tajā darba dienā. Savukārt vakarā ļoti man palīdz pārslēgties fiziskās aktivitātes. Ļoti patīk izslēgt telefonam skaņu un aizbraukt uz Jūrmalu, uz Ragakāpes dabas parku, izsteigāties. Tur gaiss ļoti labs un putni čīvina. Un tad, kad es ilgi staigāju, tad man atslēdzās galva. Es esmu piefiksējusi, ka kaut kādu stundiņu man vajag, un tad jau es tā... esmu atgājusi. Protams, sports, un vēl man ir hobijs, es muzicēju, es dziedu. Un tad, kad visi ir par daudz, man vajag apsēsties mājās pie klavierēm, un es varu mācīties kādu jaunu dziesmu, vai, nu, tad es ieeju tajā procesā, un tad man galva atslēdzas no darba, protams, jā. Meditācija katru vakaru pirms gulētiešanas.
Nu, paldies, bet man izklausās, ka tā viena ļoti svarīgā lieta ir to telefonu izslēgt un atstāt, atstāt kaut kur citur, nevis ņemt tajā pastaigā līdzi un Es turpināt. neatstāju kaut kur citur, es uz Mhm. brītiņu viņu vienkārši izslēdzu skaņu Vai ne? un jā, tad Jā. es Nu, pieslēdzos. atstāt kaut kur citur, tas varbūt tāds simbolisks Jā, izteiciens, bet man liekas, ka tas arī ir ļoti bieži neļauj sasniegt to mērķi, vai ne? Ka tajā brīdī, kad mēs gribam atslēgties, ja mēs visu laiku turpinām būt tajā plūsmā, vai noteikti, ne? jo, lai varētu turēt to ikdienas slodzi, man ir jābūt, kā tu saki, resursu stāvoklī. Līdz ar to, nu, kaut kas ir jādara, lai uzturētu to savu stāvokli. Tieši tā, lai uzturētu. Nu, Svetlāna, ļoti interesanta saruna, manuprāt, mums ir, varbūt vēl es gribu pieskarties, nu, tādam pēdējiem tematiskajam blokam, ko tu jau pati minēji, nu, tā iekšējo procesu sakārtošana, cik ir svarīgi, ja, nu, mēs te parunājam par dažādām tām nepatīkajām situācijām, kas var rasties procesā, tad, ja nav kaut kas atrunāts, kaut kas sakārtots, bet Jā. tu arī minēji, ka tu sāki strādāt Vervo, palīdzot tieši sakārtot šos iekšējos procesus, un pirmkārt tas jautājums, cik daudz, varbūt, nezinu, laika un resursus, un arī tajā skaitā finansiālos resursus uzņēmumam vajag, lai viņš sakārtotu tādas iekšējās pamatlietas, un kam varbūt obligāti tajā paketē, ja tā var teikt, būtu jābūt, nu, par ko vajadzētu domāt pašā sākumā. Jā. Uzsākot darbību. Uzsākot darbību vai varbūt turpinot darbību un saprotot, nu, ka man jau šitas īsti nav. Man jau nemaz tāds baigais līguma paraugs. Es jau ar visiem klientiem neslēdzu līgumus. Vajag vispār slēgt ar visiem klientiem līgumus vai man nevajag? Nu, restīvi arī šīs lietas, ka iespējams es kaut ko daru, bet varbūt ne tā pavisam apzināti. Līdz brīdim, kad... Līdz brīdim. Līdz brīdim. Jā. Nu, pirmkārt ir jābūt vēlmei strādāt sakārtotā vidē un pēc noteiktas sistēmas, nevis uz tādu aikanu jau. Jā. Tad tā bāze būtu noteikti izstrādāt to juridisko bāzi, līgumu formas, sadarbības līgumi ar klientiem, ar sadarbības partneriem, pārvadātājiem. Tad iekšējās kārtības dokumenti, kas ietver procesu aprakstus un risku vadību, ko mēs darām, kā mēs pārbaudām klientus, kā mēs pārbaudām sadarbības partnerus, ko mēs darām gadījumā, ja notiek pretenzijas case, soli pa solim to aprakstīt un attiecīgi arī apauzēt ar izstrādātiem dokumentu paraugiem un regulāri uzturēt tos aktuālus. Tad gadījumā, ja iestājas tā krīze un tad tas pretenzijas case, tad noteikti nerakstīt emocionālus ēpastus un risināt lietu, piesaistot speciālistu un konstruktīvi. Obligāti ikdienā pārbaudiet savus sadarbības partnerus. Šo, man liekas, tu jau saki otro reizi. Ja, es to saku katru dienu. Jā, bet šajā mūsu sarunā vismaz 2 reizes, tad tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jā. Svetlana, paldies liels par tādu ļoti praktisko sarakstu. Tas noteikti ir svarīgi. Uzreiz jautājums, teiksim, tev pēc pieredzes, cik ilgs laiks ir vajadzīgs, lai šos procesus sakārtotu? Tiešām tā kvalitatīvi, mēs runājam par nedēļām, par mēnešiem, par gadu vai gadiem. Tavs skatījums, kā tu to redzi? Skatoties, cik liels uzņēmums, bet tas optimistiskais scenārijs ir sākot ar pusgadu noteikti, jo pirmie dokumentu drafti viņi var tapt diezgan ātri, bet tur ir jāņem vērā, ka katram uzņēmumam ir sava kaut kāda darbības specifika, savi darbības algoritmi, savs biznesa modelis, un tiem visiem dokumentiem ir jābūt attiecīgi pielāgotiem tieši konkrētā uzņēmuma darbības veidam. Un
Parasti tas notiek tā, ka tiek sagatavota kaut kāda dokumentu pakete, un tad mēs viņu apspriežam, papildinam, pielāgojam, un paiet kāds laiciņš, kamēr mēs tiekam līdz tai fināla versijai un apstiprinam. Tātad, nu, 2 dienās to gluži nevar izdarīt. Vai ne? Un varbūt, ka arī nevajag, varbūt, ka tas ir labi. Tomēr pārdomāt un tā ar iedziļināšanos, kā tu arī minēji, ka ļoti, ļoti svarīgi iedziļināties tajos iekšējos uzņēmuma procesos, jo katram tie ir unikāli. Protams, jā. Nav divu identisku cilvēku, nav divu identiski uzņēmumu, vai ne? Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, Svetlana, jautājums, kā tu skaties uz jurisprudences nākotni? Nu, mēs par nākotni parasti beigās runājam, un tad mēs te runājam arī daudz gan par loģistikas nākotni, gan par tehnoloģiju nākotni, par jurisprudences nākotni. Mēs vēl neesam runājuši, bet kā tu skaties vispār uz to domu par to, vai nākotnē tavi pakalpojumi ir joprojām aktuāli un kas varbūt kaut kādā ziņā mainīsies, jo, protams, viennozīmīgi ir aktuāli, vai ne? Bet kā tu redzi, kas ir šobrīd tās izmaiņas, ko mēs varam sagaidīt arī loģistikas nozarē? Tomēr par... Nu, šobrīd vispār pasaulē ir izmaiņas, kas ir saistītas ar AI ienākšanu mūsu dzīvē. Es nesen biju Tallinā, maijā konferencē Future Law, kur 2 dienas bija ļoti piesātināts ar diskusijām, workshopiem un viss bija par un ap AI, jo, teikšu godīgi, man bija bišķi baža varbūt par to, kad ļoti izplatīts šobrīd sarunas, kad nākotnē juristi nebūs vajadzīgi, būs AI. Taču šobrīd man ir stipra pārliecība par to, ka protams, juristi profesija transformēsies un transformēsies ļoti, ļoti spēcīgi, taču es esmu 100% pārliecināta, ka jurists dabīgā intelekta izskatā nekur neizsudīs. Vienkārši mums ir jāmāk pielāgoties un iet laikam līdzi un arī transformēties, kas nenoliekšu un nevienmēr arī man pašai ir ērti, jo mēs esam pieraduši strādāt, noteiktā veidā, taču es nenoliekšu arī to, kad AI tomēr palīdz ikdienas darbā un tie procesi kļūst ātrāki un iespējams kaut kur vieglāki. Taču šobrīd neesmu sastapusies ne ar vienu tādu AI rīku, kuram es varētu 100% uzticēties, kā palīgs, jā, kā aizvietotājs šobrīd nē. Taču nākotnē es domāju, kad man pašai tas ir interesanti un aizraujoši. Es nezinu, kā līdz galam tas būs, bet šobrīd es esmu ļoti priecīga, ka mani klienti grib sadarboties ar mani, nevis ar AI, un tas ir uzticības un ētikas jautājums. Tāpēc mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā. Un mēs noteikti dzīvojam ļoti interesantā laikā, var absolūti piekrist, un laikam jau tieši tas tomēr ir tas pamatfaktors. Cilvēki grib sadarboties ar cilvēkiem. Un to jau laikam AI, ne MI, nevienalga kādos vārdos mēs to neietērptu, nekad nevarēs izdarīt, jo viņi nav cilvēki. Mēs esam. Es ceru, ka tā arī tas paliks. Tieši tā. Tātad, jāatcerās un jānostiprina sava cilvēcība, ja? Vienkārši jābūt pašiem. Svetlana, liels paldies tev par šo lielisko sarunu, vai ir vēl kaut kas noslēgumā, ko tu varbūt vēlies pateikt? Es vēlos pateikties par uzaicinājumu, un es noteikti vēlos izmantot šo iespēju un pateikties Mārim Dreimanim par to, ka savulaik Māris uzticēja man Vervo juridisko procesu izbūvi un arī deva man iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu. Līdz ar to paldies liels un uz sadarbību.
Svetlana, liels paldies tev. Es domāju, ka ļoti, ļoti labs gan novēlējums, gan pateicība. Arī no šī podkāsta Loģistika bez filtra puses pateicība Mārim Dreimanim par to, ka šis podkāsts notiek, un mēs te varam runāt patiesībā ļoti tiešām interesantiem un varētu teikt, foršiem viesiem vērtīgās sarunās par loģistiku. Tā kā jā, es domāju, Māri, paldies tev. Savukārt visi, kas mūs skatījās un klausījās šajā reizē, paldies jums arī par to, ka jūs noklausījāties līdz galam, līdz šai vietai. Īpaši jums paldies. Un noteikti, atstājiet savu komentāru, uzrakstiet savu jautājumu vai visādi citādi, vienkārši padalieties, palaikojiet, pašērojiet, kā nu kurā platformā to sauc šo funkciju. Un tiekamies jau nākamajās epizodēs pavisam drīz.